Ir jāizvēlas galvenais fungicīds rapsī. Mana problēma, vismaz man tā šķiet, ir verticilārā vīte. Nav jau vairs arī aiz kalniem baltās pogas ierobežošanas laiks. Tā kā gribās skatīties uz lētākiem produktiem. Baltās pogas ierobežošanai svarīgi ir, ka fungicīds nokļūst uz rapša lapas un tur arī paliek. Kā es varu atgūt 15 eiro? Mēs iegūstam tīri 150 eiro no hektārā. Ir jāizvēlas galvenais fungicīds rapsī. Uģi, cipars vai ģerbonis? Man loterijas nepatīk. Es labāk izvēlos pārbaudītu risinājumu. Sveiks, lauksaimnieki! Apmēram pirms mēneša bijām BASF Baltijas izmēģinājuma centrā, kur pētījām, kāpēc ziemas ir pārziemojušas BASF InVigor ziemas rapšu šķirnes. Šodien esam ražošanas laukā. Sveiks, Elvi! Čau, Māri! Tas galvenais, kāpēc man uzrunāja tikties šodien tieši uz šā lauka, dēļ tā, ka rudenī, kad mēs nācām ar pirmiem izmēģinājumiem par revionu efektivitāti, Elvis uzrunāja un teica, ka arī viņam ir šķirnīšu izmēģinājums, kur viņš tiešām grib to arī notestēt. Un tas, cik es saprotu, ko tu jau esi izdarījis, tu esi gan rudenī nogājis ar litru reviona, gan arī pavasarī, vai ne? Jā, tieši tā, vakar šo poligonu mēs nosmidzinājām. Man vienkārši likās laba ideja, jo mana problēma, vismaz man tā šķiet, ir verticilārā vīte. Jau pēdējos gadus pirms kulšanas kāti ir nokaltuši, puse ir redzami šie simptomi, un es vienkārši meklēju risinājumu. Un šeit ir ierīkots demo strīpas, vairākas šķirnes, un tad likās, ka tas baigi sajies kopā šī ideja sadalīt lauku uz pusēm, nosmidzināt pusi ar revionu gan rudenī, gan pavasarī. Un tad pie kulšanas redzēt, vai ražas karte parādīs, vai jau vizuāli varēsim redzēt šo starpību starp apstrādātu un neapstrādātu. Tas, kas vēl patiesībā man tiešām patīk, ka tu arī izmēģini daudz dažādas šķirnes, jo, kā Uģis pieminēja, mēs bijām Baltijas izmēģinājuma centrā, kur ir tikai InVigor šķirnītes salīdzinātas. Bet šeit tev ir no dažādiem ražotājiem, tādas arī jaunākas, kas vēl nav tirgū pieejamas. Bet tas, ko arī tu minēji iepriekš, ka tev ražošanas laukos arī diezgan daudz ir tas pats InVigor. Varbūt 3 vārdos paskaidro, kāpēc tā ir tāda stūra vērtība palikusi tev. Ja pavelkam statistiku par iepriekšējo gadu ražām un šķirnēm, tad īstenībā izkristalizējās tas, ka savā laikā 1170 īstenībā bija katru gadu ar augstāko ražu un ļoti labu eļļas saturu. Taču tirgus mainās, un tu visu laiku meklē kaut ko jaunu. Arī šeit tāpēc ir šīs 11 jaunas šķirnes vai citādākas. Vienkārši, lai turētu roku uz pulsu, kā saka, lai saprastu, kas nāk no dažādiem selekcionāriem. Bet atgriežoties pie InVigor, 2040 tas ir jaunais hibrīds, kas varētu aizstāt 1170. Šogad es esmu iesējis, un tad redzēsim, kādi būs rezultāti. Ņemot vērā, kā strādāja šī selekcija iepriekš, tur nevajadzētu būt problēmām. Jā, un tas, kas īstenībā, ko varēs tūlīt redzēt, ka pa dienām tas rapsītis sākas augt, un parasti vidēji ir ap jau 4. līdz 8. māju jau sāk vērties pirmie jau ziedpumpuriņu vaļā. Tas nozīmē, ka arī mums ir diezgan laicīgi jāsāk domāt arī jau par galvenā fungicīdu smidzinājumu. Jā, pat labam ir mazliet sausāks, bet tas nenozīmē, ka saus būs pēc 2-3 nedēļām. No mūsu puses es tomēr ieteiktu neriskēt, jo tas ir viens no būtiskākajiem smidzinājumiem tieši rapsī. Tas, ko mēs varam iegūt vai tieši zaudēt ar šo galveno fungicīdu smidzinājumu no pustonnas līdz pat 2 tonnām no hektāra. Mūsu rekomendācija šajā sezonā ir lietot pārbaudīts risinājums tiešām ar spēcīgu formulāciju kā Revidas vai Victor Active. Jā, rapsi šeit patiesi izdevies. Un īstenībā nav jau vairs arī aiz kalniem baltās pogas ierobežošanas laiks, ne? Jā, kā Māris teica, drīzumā būs šis fungicīda apstrādes laiks. Bet, vīri, jūs piekritīsiet, šī situācija ar izmaksām un visu pārējo ar acu kaktiņu, tā kā gribās skatīties uz lētākiem produktiem. Uģi, pastāst, kāpēc man būtu jāizvēlās BASF produkcija? Es domāju, liela atbilde jau ir tajā, ko tu pateici par izmaksām. Tik daudz jau šajā rapsī ir ieguldīts. Sēkla, mēslojums, visas tehnikas izmaksas. Ir palicis pats pēdējais darbs aizsargāt to no baltās pogas, kas ir viena no postošākajām slimībām rapsī. Un tieši tādēļ es ieteiktu izvēlēties pārbaudītu, zināmu risinājumu, ko esam pārbaudījuši ne tikai izmēģinājumā kādā citā Eiropas valstī, bet arī šeit pat Latvijā. Tieši šeit es vēlētos runāt par fungicīdu Revidas,
ko esam pārbaudījuši arī mūsu BASF Baltijas izmēģinājuma centrā. Kādēļ tieši revides slimību ierobežošanā rapšot? Zinām, rapsis būtiski atšķirās no kviešiem kā kultūra auga. Ar lapu tās virsmu, vaska slāni un baltās puves ierobežošanai svarīgi ir, ka fungicīds nokļūst uz rapša lapas un tur arī paliek. Un tas ir tas, ko nodrošina revides īpaši rapsim veidotā formulācija, kā arī laikapstākļi. Kad mēs lietojam fungicīdu pret balto puvi, lielākoties tā tomēr ir nakts, tātad gan gaisa temperatūras ir zemākas, gan mitrums ir augstāks. Un šeit revides ļoti labi saistās ar augu. Revides strādā pie zemākām temperatūrām, un tam ir pat 41% augstāka lietus noturība, salīdzinot ar citiem fungicīdiem. Līdz ar to jau tehniski no šī viedokļa produkts strādās uz rapša. Arī, manuprāt, svarīgs fakts, ko izrunājām pirms tam, šeit pirms rapša tev ir bijuši zirņi. Un zinām, ka zirņiem un rapšiem ir īstenībā līdzīgi slimību ierosinātāji. Ņemot vērā arī to, ka zirņu platības palielinās Latvijā, tad likumsakrīgi šis ierosinātājs būs vairāk sastopams, līdz ar to rapsim ir svarīgāka kvalitīva aizsardzība pret slimībām. Labi, Uģi, bet tas, ko es redzu no cenu lapā, starpības starp ģenēriķu produktiem un jūsu veidosies plus mīnus 15 eiro. Kā es varu atgūt 15 eiro? Ļoti labs jautājums, un tad šeit ņemam izmēģinājuma datus. Zinām, ka pat gadā, kad slimības nav rapsī, vidējais ražas pieaugums lietojot revides ir 300 kg no hektāra. Paņemam rapša cenu, mēs iegūstam tīri 150 eiro no hektāra, apmēram tu iegūsti, papildus lietojot revides. Tad es domāju, šie 150 eiro noteikti noseks šīs nelielās starpības starp ģenēriķu lēto cenu. Starp citu, šajā sezonā ir vēl viena priekšrocība, lai izvēlētos revides, bet to atklāsim sērijas beigās. Teicamu produktu esam izvēlējušies. Māris, saki, kad vislabāk lietot revides? No tāda praktiskā viedokļa skatāmies, ko kaimiņi dara. Bet, ja pa nopietno no agronomiskā viedokļa, tajā brīdī, kad mēs redzam jau pirmās ziedlapiņas, kad sāk birt, tas ir arī vislabākais laiks, lai ierobežotu balto puvi rapsī.